No malas varbūt liekas, ka 2023. gads mums bija pagalam neveiksmīgs, bet tas nebūtu tā nav. Mūsu pludmales futbolisti kārtīgi patrokšņoja Eiropā un ieguva pasaules čempionu kausa sudrabu. Nu un, protams, mūsu ir arī pludmales futbola Latvijas kauss. Mūsu meitenes uzvarēja Latvijas kausā pludmales futbolā un tagad pārliecinoši spēlē arī futzāla čempionātā. Starp citu par futzālu. Tas ir atsevišķs stāsts. Latvijas čempionāta trofeja, Latvijas superkauss un galvu reibinošs sniegums Eirokausos. Pārvarējām 2 kārtas. Elites kārtā uzveicām Francijas un Itālijas čempionus, bet pret vareno Barcelonu uzbrukām līdz pēdējai sekundei. Pietrūka tikai 1 vārtu, lai mēs iekļūtu starp 4 spēcīgākajiem klubiem Eiropā. Iespaidīgi! Gandrīz visas sezonas garumā mūsu galvenā komanda lielajā futbolā atradās 1. vietā. Atcerieties sezonas dramatiskāko spēli Eirokausos pret Ungāru Kečkemeti Skonto stadionā, kad arī lieliskie TV komentētāji no emocijām gandrīz sajuka prātā. Ieguvām Latvijas kausa trofeju, bet pašās sezonas beigās izlaidām čempionu titulu. Tā gadās, tas ir futbols. Tam jāpadara mūs spēcīgākus un daudz kas jāiemāca. Un mēs esam pārliecināti, ka 2024. gadā mēs atgriezīsim sev to, kas ir mūsu. Paldies mūsu līdzjutējiem par šo gadu. Jūs esiet labākie. Paldies partneriem. Jūs esiet lieliski. Paldies 2023. Tu biji atmiņā paliekošs. Un tikai no mums ir atkarīgs, kāds būs 2024. gads. Un mēs apsolām. 2024. būs mūsu gads. Riga Futbola Club. Nākotne pieder mums.